Sveicināti skolnieki un vecāki, šī ir Ernesta metode, un šis ir pilnais paskaidrojums šim tiktokam. Šajā tiktokā es runāju par ātruma uzdevumiem. Un kāds ir vieglākais veids, kā atrisināt jebkuru ātruma uzdevumu. Un par ko es runāju šajā video, tā bija tabula. Un nekāda jebkāda tabula, bet tieši ātruma tabula. Tātad mums bija 3 kolonnas, mums bija ātrums, ceļš un laiks. Tad kā atcerēties šos 3 lielumus? Un šitie lielumi vienmēr dominēs ātruma uzdevumos, un viņus ļoti svarīgi iegaumēt, neiegaumēt, bet vienmēr atcerēties par tādiem, jo vienmēr parasti ātruma uzdevumi ir tādi, ka ir zināmi 2 lielumi un vajag izrēķināt 3. Tā kā to atcerēties? Pavisam vienkārši. Mums ir ātruma uzdevumi, tad ātrums. Kas mums ir ātrums? Kā mēs mēram ātrumu? Ātrumu mēs mēram kilometri stundā. Tas ir populārākais. Mēs visi zinām, ka mašīnas brauc kilometros stundā. Un tātad, ja šis viss mums ir ātrums, tad kas mums ir kilometri? Kilometri mums ir ceļš. Un tā kas ir stundas, tas mums ir laiks. Un te mums parādās arī 3 lielumi – ātrums, ceļš un laiks. Un šie lielumi, kā jau es teicu, visu laiku dominēs ātruma uzdevumus. Un tāpēc arī šie 3 lielumi ir ierakstīti, un tas ir ļoti viegls veids, kā to atcerēties. Tad ātruma uzdevumi, ātrums, kas ir ātrums, ātruma mēram kilometros stundā, kilometri ir ceļš, stundas ir laiks. Un tā vienmēr atcerēsieties šos 3 lielumus. Un tātad, teiksim, kādā sākuma skolā pietiktu, teiksim, ar vienu kaut kādu kustību. Ar vienu kustību sākuma skolā, teiksim, būtu dots ātrums, nezinu, ātrums ir 20 km stundā, ceļš mums, teiksim, nobrauc uz 100 km, un attiecīgi laiks būtu tie 100 km, dalīts ar 20 km stundā, un tas būtu sanākt 5 stundas brauc. Tas ir sākuma skolas līmenis, vai pats pamatskolas sākums, kur ir viena kaut kāda kustība, 2 lielumi zināmi, 3 mēs varam aprēķināt. Tad mēs ienācamies par nezinājumu, par vienādojumiem, un tad jau vajag uzdevumu sarežģītāk. Un kā mēs varam sarežģīti pieliekot otro kodu, kā es teicu, ķermeni, vai tā arī var būt kāda kustība. Tātad, kā tur bija tajā tiktokā tas uzdevums? Uzdevums bija tāds, ka mums bija kaut kāda kustība bija pa un pret straumi, ja? Mums ir pa un pret straumi. Un tad mēs pieņemam, ka straumes ātrums mums nav zināms. Straumes ātrums mums nav zināms, tāpēc viņš būs x. Tas mums nezināmais. Teiksim, ka tā ir laiva. Tad laivas, teiksim, stāvošā ūdenī var izspiest 15 km stundā. Un ja viņa brauks pa straumi, tad tas būs 15 plus x. Tā kā laiva pati spēja braukt 15 km stundā, bet straume vēl viņu grūž uz priekšu, un kopā tad mēs dabūjam 15 plus x. Tā to mēs varam domāt. Un te pretstraume ir tā kā laiva spiež 15 km stundā, bet straume visu laiku bremzē, un tāpēc attiecīgi samazinās ātrums. Un vēl mēs loģiski varam pārbaudīt, ka loģiski pa straume brauksim ātrāk nekā pretstraume. Tam mums bija dots kaut kas pa laiku. Pa straumi mēs braucām 4 stundas, un pret straumi 5. Un pats pēdējais, kas mums dots, ka kopā nobraucām 1, 3, 2. Un tālāk kāda ir ideja. Tāpat kā sākuma skolā ir 3 lielumi, un ja 2 ir zināmi, tad 3 vienmēr var izrēķināt. Tas dominēs, tas atkal visu laiku ir ļoti populāri ātruma uzdevumos. 2 lielumi ir doti, 3 jāaprēķina. Un tātad, ja mēs zinām ātrumu un laiku, tad ceļš ir attiecīgi ātrums reiz laiks. 4, 15 plus x, reiz 15 plus x un 5 reiz 15 mīnus x. Kā atcerēties, ka ceļš ir ātrums reiz laiks? Tur nāk palīgā droši vien šitā piramīda, populārā, parasti. Šāda zīmē, kad ir kaut kādas formulas. Teiksim, šajā gadījumā augšā būs ceļš, ātrums un laiks. Te parasti ieliek iksiņu.
Tātad, ja mēs gribam zināt ātrumu, var aprēķināt piesadzam ātrumu, dabūjam ceļš dalīts ar laiks, laiku varam dabūt ceļš dalīts ar ātrums, un ceļu mēs varam dabūt ātrums reiz laiks. Man šo piramīdu grūti atcerēties, bet tad mēs atkal varam pie šitā koncepta nākt atpakaļ, kas ir ātrums. Ātrums ir mēram kilometri stundā. Un kas ir kilometrs? Kilometri ir ceļš, vai stundas ir laiks. Un kas ir slīpsvītra, tā ir dalīšanas zīme. Tad mēs dabūjam, ka ātrums ir ceļš dalīts ar laiku. Un no šitā mēs varam augt formulas. Teiksim, abas puses pareizinam. Mēs varam pareizināt abas puses ar L. Tad mēs sanāksim ātrums reiz laiks ir ceļš. Un tagad, teiksim, ja mēs izdalām abas puses ar ātrumu, tad laiks būs ceļš dalīts ar ātrumu. Un tā arī tās formulas tiek iegūtas. Nekas nav jāzina no galvas. Atceramies, ka ātrumu mēra kilometru stundā. Kas ir kilometri, kas ir stundas. Uzrakstam un to var visu izdomāt. Atgriežamies pie šī. Tagad mums smuki redzam, ka panobraucām tik, pret tik un kopā ir 132 km/h. Kopā mēs nobraucām 132 km, rāda mums uz laivas, ka nobraukums 132. Un tagad atliek tikai uzrakstīt vienādojumu. Tā arī mēs rakstam. Mums ir 14, 4, 15 plus x. Tas ir tik, tik kilometrus mēs nobraucām pa straumi. Tad mēs vēl nobraucām šitik mēs nobraucām pret straumi. Un beigās ieguvām 100. Un kopā tie ir 132 km. Kā jūs redzat, šis ir lineārs vienādojums, nekādi x kvadrātā mums te nebūs. Un kā mēs tādus rēķinam, atveram iekavas. 60 plus 4x plus 75 minus 5x ir 130. Kad atvērts visas iekavas ir, tad mēs x nesam visus uz vienu pusi un skaidrus uz otru pusi. Mēs dabūjam mīnus, lēnāks rakstīšu, 4x mīnus 5x ir 132 mīnus 75 mīnus 60. Tad mēs dabūjam, ka mīnus x mums ir, tiešām lēnāk jāraksta savādāk, es gribās man skriet pa priekšu. Un mīnus 3, abas puses pareizinam ar mīnus 1, un dabūjam, ka straumes ātrums ir 3. Kā var šmaukties šajos uzdevumos? Ja tas straumes ātrums, tas būs aptuveni kaut kāds 2, 3, maksimums 4. Jau kas vairāk, jau ir jau tāda zolīda strauma. Tad varbūt jums vēl jautājums ir par šo te darbību. Tad, kā mēs atveram iekavas, ir to skaitli, kas ir pirms iekavas, reizinam ar katru saskaitāmo, kas ir iekšā iekavas. 4 x 15, 60, 4 x 4x, 5, 15, 75, un 5 reiz mīnus x ir mīnus 5x, un te paliek tas, kas ir. Labi, priekš treniņa uztaisīsim vēl vienu uzdevumu, bet šoreiz, tā kā jūs tad esat labi satrenējušies, es uzrakstīšu, no sākuma pateikšu to uzdevumu, tad jūs varat nopauzēt video, izdomāt, vai jūs ideju uztverat, vai jūs saprotat, kā to aprēķināt, un tad kopā ar maniem pārbaudīsim, vai tas ir bijis pareizi. Tātad uzdevums, te mēs bišķi sarakstīs, tātad no pilsētas A uz pilsētu B izbrauca motociklists. Un no pilsētas B uz pilsētu A izbrauca mašīna. Kas ir zināms? Motocikls brauca pa 10 km/h ātrāk nekā mašīna. Un abi satikās pēc 2 stundām. Un kas vēl ir zināms, ka starp pilsētu A un pilsētu B ir 380 km. Un jāprēķina, kāds bija motociklista ātrums un kāds bija mašīnas ātrums. Tagad nopauzēšu to video, paņemat papīru vai vienkārši galvā izdomājiet, vai jūs šo ideju uztverat. Sāksim zīmēt tabulu. Tad ātruma uzdevums jāzīmē tabula. Tātad hop,
Nolikam 3 līnijas. Ātrums, ceļš, laiks. Laiks. Un tātad mums ir motocikls un mums ir mašīna. Tātad, ja motocikls brauc 10 pa 10 km ātrāk nekā mašīna, tad mēs varam teikt, ka mašīna brauca ar ātrumu x, un motocikls brauca ar x plus 10. Okay? Un šādā gadījumā, ja ir x viens pats tabulā, tad neprasa rakstīt x. Tad neprasa rakstīt paskaidrojumu, jo pēc tabulas var saprast. Ja jūs skolā rakstat šeit obligāti uzrakstat, ka 0 līdz galam ātrums, ceļš un laiks. Un arī parasti, dažreiz raksta, dažreiz neraksta mērvienības. Kas mums vēl zināms, kur skatāmies tālāk, mums ir laiks, pēc 2 stundām satikās. Pēc 2 stundām. Tātad viens nobrauca 2 stundas un satikās, un otrs arī brauca tās pašas 2 stundas. Un tagad mēs zinām, ka starp pilsētām ir 380 km. Bet ko tas nozīmē? Un tagad ļoti svarīgi, šito obligāti pieviksēt. Un šis ļoti, ļoti svarīgi. Svarīgi ir zīmēšana. Jūs, kad matemātika skaidri, ka es domāju, tā ir tur, ko tur visu prātā izdomāšu, bet numur 1 kļūda, ko es redzu, pieļauj, ir tas, ka nezīmē. Un tāpēc izdomā galvā kaut ko savu, bet tā īstenībā nav. Tāpēc vajag zīmēt. Ko mēs uzzīmējam pilsētu A, pilsētu B. Viens brauc vienā virzienā, otrs brauc otrā virzienā. Te ir satikšanās punkts. Te ir satikšanās punkts, teiksim, kaut kur pa vidu. Un tad mēs zinām, ka kopā starp pilsētu 380 km. Tagad mēs saprotam, ja viens nobrauc tik līdz satikšanās punktam un otrs tik, tad sanāk, ka viņi kopā nobrauc 180. Un uzreiz daudz vieglāk pamanīt zīmējumā. Nevis kaut ko domāt galvā. Un mēs saprotam, atkal mēs varam novilkt, ka kopā 380. Nu, un tagad būtībā identiski tas pats. Tad atkal ceļš ir ātrums nevis laiks. Šis ir pat vieglāks uzdevums. Un 2 reizi x plus 10 un 2 reizi x. Tabula ir aizpildīta. Rakstam vienādojumu. 2 x plus 10. 2 plus 2x ir 380. Un tas nāk 2x plus 20 plus 2x ir 380. Atkal x ir vienā pusē, 2x plus 2x 380 mīnus 20, 4x ir 360, x ir 90, un kas mums bija x? X tas mums ir mašīnas ātrums. Un tad motocikla ātrums ir x plus 10, un tas būs 100. Vienu stundā, un tad pats galvenais neaizmirst rakstīt atbildi. Atbildi būtu tāda, ka motocikls brauc ar ātrumu 100 km/h, bet mašīna brauc ar ātrumu 90 km/h. Mans uzdevums, lai nostiprinātu zinātnes. Mums ir brāļi Jānis un Pēters. No rīta, no mājām, iziet Jānis uz skolu. Bet stundas Pēters saprot, ka Jānis ir aizmirsis savu, teiksim, prezentāciju mājās, un Jānim ir jāprezentē tajā dienā. Jā, tāpēc Pēters izdomā, paņems prezentāciju un skries pakaļ Jānim. Mēģinās noķert Jāni, lai atdotu prezentāciju. Pēc 30 kilometriem viņi satiekās. Pēters noķer Jāni pēc 30 kilometriem. Es nezinu, vai iešana labs, jo nediez vai 30 km iet uz skolu, bet, teiksim, labi, nav diezko. Nesanāca diezko labs uzdevums, bet labi redzēsim. Doma ir tāda, ka Jānis pirmais dodās, pēc stundas iziet Pēters, pēc 30 km noķer. Un ir zināms, ka Pēters ir
par 5 km/h ātrāks nekā Jānis. Uzdevums ir aprēķināt, cik ātri ir Pēters un Jānis. Tad vēlreiz pirmais dodas Jānis, pēc stundas dodas Pēters, pēc 30 km panāk. Un vēl zināms, ka Pēters 5 km/h ātrāk kā Jānis. Jautājums tāds, cik ātri ir, kāds bija ātrums Pēterim un Jānim. Lūdzu nopauzēt video, apzināties, vai jūs saprotiet domu, un tad atgriežamies. Tātad atkal ātruma uzdevums, zīmējam ātrums, laiks, ceļš. Ātrums, laiks, ceļš. Tad mums ir Jānis un Pēteris. Mēs zinām, ka Pēteris ir pa 5 km/h ātrāks. Tātad Pēterim būs x plus 5 un Jānim būs x. Atkal x-am paskaidrojumu nevajag, jo to jau mēs tabulā varam novērot. Tālāk. Laiks. Mēs zinām, ka tas ir pa 1 stundu lielāks, ka sanāk, ka Pēters, Jānis gāja pa 1 stundu vairāk nekā Pēters, bet cik tieši mēs nezinām. Mēs zinām, ka ceļš. Tad, ja viņi satikās pēc 30 km, tas nozīmē, ka viņi abi ir nogājuši 30 km. Tad mums 30 un te mums ir 30. Un tā kā, ja mums divi lielumi ir zināmi, tad trešo mēs varam izrēķināt. Tad, kā var aprēķināt laiku, atceramies, ka ātrums ir km/h, kas ir ceļš dalīts ar laiku. Tad laiks reiz ātrums bija ceļš, un tad laiks būs ceļš dalīts ar ātrumu. Ceļš dalīts ar ātrumu, tad būs 30 dalīts ar x, un 30 dalīts ar x plus 5. Šis jau ir tāds augstāk līmeņa uzdevums, tāpēc jau augstāk sarežģītības, jo šitas vairs nav lineārs. Šitas vairs nav lineārs uzdevums. Te būs arī jāzina kvadrātvienādojumi, bet šis bija augstākām klasēm, nākamais līmenis bišķiņ. Un kas vēl ir, ka mēs nezinām, cik kopā. Iepriekšējos uzdevumos mēs zinājām, cik ir kopā, bet te mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka Pēters izgāja pa 1 stundu vēlāk. Ko tas nozīmē, ka Pēters gāja par stundu mazāk. Tad mēs zinām, ka šitas ir par 1 lielāks nekā šitas. Un kā mēs to uzrakstam? Tad mēs paņemam Jāņa laiku, atņemam Pētera laiku, un mēs zinām, ka tas ir 1. Jā, starpība ir 1. Tāpēc, ka Pēters izgāja pa 1 stundu vēlāk. Un tagad, kā jūs redzat, šis vairs nav lineārs vienādojums, šis jau bija augstākām klasēm. Kā mēs to rēķinam, ir no vienādojuma saucējs. Tātad pareizinam ar x un x plus 5. Tagad it kā formāli būtu jāpārbauda, būtu jāpasaka, ka x nevar būt 0 un x nevar būt -5, jo reizināt ar 0 nedrīkst abas vienādības puses. Bet šajā gadījumā tā nav jādara, jo šitie ir ātruma uzdevumi, un ātrums te nekur nebūs 0, jo viņš kustās uz priekšu, un ātrums nekad arī nebūs negatīvs šādos uzdevumos. Teorētiski, ka var pierakstīt, ka x nav 0 un x plus 5 nav 0. Jo vienkārši savādāk uzdevumu nebūtu jēgas, tāpēc to vairs nerakst. Tas uzdevumu nebūtu jēgas. Tāpēc pēc uzdevuma nosacījumiem var saprast, ka ātrums būs lielāks par 0. Kad tātad šitā mums sanāks reizināt ar x plus 5, šito ar x-iņu. Labi, izdarīsim tā pavisam lēni. Bez šitā visa. Tad katrs jāpareizina ar šito te. 30x, x plus 5, dalīts ar x, mīnus 30, x plus 5, līdz ar x plus 5, un te mums paliek 1 reiz x plus 5. Šitā te, un te mēs varam redzēt, ka te x noīsinās, un te mums noīsinās x plus 5, tad mēs dabūjam 30, x plus 5, mīnus 30x ir. Te jau mēs varam atvērt uzreiz iekavas, tas būs x kvadrāts plus 5x. Tagad atvēršam arī šajās iekavas, 30x plus 50 mīnus 30.
x ir x kvadrāts plus 5x. Kā mēs kvadrātu vienādojumus risinam? Nē. Tad gan mēs visu maucam uz vienu pusi, bet šajā gadījumā mēs mauksim uz šo pusi, tāpēc, ka, lai x kvadrāts ir pozitīvs. Maucam x kvadrāts plus 5x, tad mums mīnus 30, x mīnus 150 plus 30, x ir 0. Un, ko mēs redzam? Kur šitie noīsinās. Un, kas mums paliek? Mums paliek x kvadrāts plus 5x mīnus 150 ir 0. Kvadrātu vienādojums visizteiktākajā formā. Un kā mēs risinām kvadrātu vienādojumus? Starp citu, drīzumā būs video, kurus paskaidrošu, kā var pēc iespējas ātrāk atrisināt kvadrātu vienādojumus. Tur es arī stāstīšu, ka, teiksim, šādā gadījumā, kad pie x nav skaitļi, pie x kvadrāta nav skaitļi, tad jāizmanto vieta teorēma, kas nozīmē, kas ir, ka x1 plus x2 būs tātad koeficients pie x, skaitlis pie x ir tikai pretējs, un reizinājums būs attiecīgi tas, kas ir šeit, brīvais loceklis, mīnus 150. Tagad mēģinām uzminēt skaitli. Šajā gadījumā tas būs kaut kāds, ja mums vajag mīnus 5, tad būs 5 un mīnus 10. Tad x būs 5 un x būs mīnus 10. Te man ir kļūda, es mēģinām aritmētiku viņš sās nevis 5 un 10, bet profesionāļi arī kļūdās. Te ir 15 un 10, tātad x būs 10 un x būs mīnus 15. Ja, 10 mīnus 15 mīnus 5 un 10 reiz mīnus 15 mīnus 150. 11 un mīnus 15 tā nevar būt, jo ātrums ir lielāks par 0. Tad mēs varam uzrakstīt, ka nedara. Un tad Jāni, un ja mēs zinām Jāni, un tad Pēterim, tad attiecīgi būs x plus 5, būs 15 km/h. Viņš tā loģiski reālajā dzīvē nav, bet, uzdevums labs. Un tātad šī ir Ernesta metode, kā izpildīt jebkuru ātrumu uzdevumu. Ja jums patīk, kā skaidroju un mācu, tad aprakstā var atrast informāciju, kā var pieteikties konsultācijai. 1-1 jums paskaidrošu jums vēlamo tēmu. Tad vēlreiz, ja tu esi vecāks, tad nosūti to savam bērnam. Un ja tu esi skolnieks, tad nosūti savam labākajam klases biedram. Jo šis atvieglos matemātiku vismaz 2 reizes.